Nu, ko varam sākt? Jā, sveika, Citra. Jā, labdien, Mani Inga. sauc Inga. Citra sāks ar sevis iepazīstināšanu. Jā, gribu to darīt. Labdien jau visiem, kas ir, tā kā skatās mūs un kas skatīsies, un visiem tiem, kas arī vēl padalīsies ar šo mūsu tiešraidi vai ierakstu. Un kāpēc tad šodien mēs gribam ar jums tikties, parunāt? Tāpēc, ka ir arī Melnā piekdiena, protams, un mēs tā kā rūpējamies par savu veselību, zinām, kā mēs varam parūpēties par savu veselību, parūpēties par savu izskatu ar biorezonanses aparātiem. Un tāpēc mēs šodien tā kā gribam šo tiešraidi, lai par to parunātu. Un mani sauc Dzidra. Un pie biorezonanses tehnoloģijām, jeb aparātiem, es nonācu vairāk kā 10 gadus atpakaļ, tad, kad saskāros ar to. Arī sapratu, kā medicīnas speciālists, sapratu, ka ar savām veselības problēmām es tīri ar zālēm netieku galā, ka ir vajadzīgs kaut kas cits, jo veselība strauji pasliktinājās, un tātad sapratu, ka būs zāles jādzer līdz mūža beigām, un ne tikai. Un bija tāda iespēja uzzināt par biorezonanci, apmeklēt kursus, mācīties gan Anglijā, gan Latvijā. Un man ļoti iepatikās. Es sapratu, ka tas ir tas, kas tiešām mums var palīdzēt, kas var palīdzēt man, kas var palīdzēt maniem pacientiem, jo tajā laikā arī ārstējos, nodarbojos ar medicīnu. Un, jā, šie aparāti bija ļoti labi, bet bija tāda problēma, ka pašai sev ar aparātiem diezgan grūti strādāt, jo viņi vairāk bija domāti, lai strādātu uz otru kā terapeits un palīdzētu otram, jo sev bija grūti piekļūt vairākām zonām, tur uz muguras vai sāniem, un līdz ar to, tad, kad apmēram 5 gadu atpakaļ es ieraudzīju šīs web wellness ierīces, jeb aparātus, mani pārsteidza, cik tālu jau ir attīstījusies zinātne, cik tālu attīstījusies tātad iespējas cilvēkam pašam palīdzēt sev. Jo web wellness aparāti tika izstrādāti speciāli, tāpēc, lai cilvēks arī bez kaut kādām medicīnas zināšanām speciālām varētu viegli, ērti palīdzēt un tātad saglabāt savu veselību, atjaunot pat savu veselību un justies labi, arī izskatam domāti šie aparāti, kas tātad palīdz saglabāt ilgi, varbūt jaunu izskatu. Un man šie aparāti ļoti iepatikās. Viņi nav pārāk sen izveidoti, tikai no 2017. gada vispār sāka viņus ražot, bet viņi ļoti strauji tiek pieprasīti, un vairāk kā 90 valstīs viņus jau lieto. Un cilvēkiem ar ļoti labām atsauksmēm ir papildināts šis atsauksmes žurnāls gan arī za katru dienu, kādus efektus cilvēki iegūst, sakārtojot savu veselību. Tādas iespējas, kur īsti ar medikamentiem, ar zālēm pat līdz galam nevar palīdzēt, jo šie aparāti palīdz atrisināt daudzas problēmas, atrisināt tieši cēloņus, lai cilvēks varētu būt vesels. Tāds ir mans stāsts, kā es līdz tam nonācu, ka pati lietoju šos biorezonanses aparātus un ļoti gribas dalīties, un tāpēc arī ir gan šie ieraksti, gan posti, gan vispārējais, ka gribas, lai cilvēki uzzinātu pēc iespējas vairāk, ka ir jau tādas iespējas, ka var risināt problēmas, ka nav tā kā jākrīt depresijā kad neko nevar vairs izdarīt, ka viss jau, ka bieži pie ārstiem dzirdam, ko tu jūs savā vecumā tur gribat, bet ar šiem aparātiem tiešām var ļoti daudz ko risināt un palīdzēt sev justies labi, un nav mūžs jānodzīvo ar ciešanām, bet tomēr var kaut ko arī darīt. Un to es pilnīgi droši saku, arī kā medicīnas speciālists, ka tas patiešām palīdz. Tā nav ārstniecības, tā kā medicīnas ierīces aparāti, bet viņi domā tieši cilvēkam mājās, katram lietošanai savām vajadzībām.
Tas nedaudz īsi par mani. Es jau atkal aizrāvos, jo man patiešām patīk par to runāt. Un arī visu šīs raidījuma laikā mēs par to arī stāstīsim, par šīm ierīcēm, par to, kā viņas darbojas, kas tas ir un kāpēc viņas ir tik labas. Tagad došu vārdu Ingai, jo, lai viņa arī var kā speciālists tomēr iepazīstināt ar sevi un ko viņa par to saka. Jā, sveiki visiem, kas mūs skatās vai skatīsies. Jā. Paldies, Dzidra. Man liekas, tavs stāsts arī ir ļoti, ļoti iedvesmojošs un, manuprāt, motivējošs, ja, skatoties nākotnē uz priekšu. Jo es varu teikt tā, ka es jau lietoju šos aparātus vairāk nekā 5 gadus, un mana dzīve ir kolosāli izmainījusies. Un ne tikai mana dzīve, bet arī mana bērna dzīve un ģimenes dzīve un radinieki un kā arī klienti. Ja? Nu, tie piemēri ir tiešām fantastiski, un esmu tikai pateicīga, ka šādas tehnoloģijas jau ir pieejamas tik ātri mums lietošanai, jo tad, kad es pirmo reizi ar to saskāros, tad man šķita, ka vēl nevar būt, ka kaut kas tāds jau ir pieejams, ka tāds būs tikai pēc kādiem gadiem 100. Ja? Bet nē, tehnoloģijas tik strauji attīstās uz priekšu, kad šī biorezonanses tehnoloģija, kas pēc būtības nav ne saredzama, ne saužama, ne ieraugama, tīri ar tādu aci, cilvēka aci, jā, ar mērinstrumentiem to visu var redzēt un noteikt, bet tīri fiziski, jā, aparāts izstāsta šādi. Parādīšu, kā tas izskatās. Ja, biorezonanses terapijas ierīce izstāsta kā telefons, bet nav telefons. Viņš ir tāds ļoti viegls, 3 reizes vieglāks nekā telefons, un iekšā ir vienkārši ir skārienjūtīgais ekrāns, ar ko mēs varam uzslēgt programmas, un ir iespējams to darīt no telefona ar aplikācijas palīdzību, kā arī aizmugurē ir iebūvētas 2 antenas. Viena ir antiparastārā antena un otra ir atjaunojošā harmonizējošā antena. Un ar šādu aparātu var sakārtot, atbrīvoties no tik daudz visādām problēmām, gan veselības pašsajūtas ziņā, gan arī izskata ziņām. Jo, protams, ka mums viss ir saistīts, un, kā saka, šis aparāts, viņš ir salikts iekšā tik daudz visādas fenomenālas lietas. Ja? Lūk, ko es varu teikt pati par sevi, kad es saskāros šo aparātu un kāpēc vispār es kaut ko tādu sāku izskatīt, jo es cietu no migrēnām, un migrēnas bija laikam tas briesmīgākais. Esmu 2 bērnu mamma, un tad viņi bija pavisam mazi, un migrēnas tāds ļoti, ļoti spēcīgs galvasāps, ka tu nevari reāli funkcionēt, tikai gaidīt, kad viņas pāries. Un līdz ar to, protams, man kā aktīvai mammai man bija nepieciešams risinājums. Medicīniski man nekādu risinājumu nespēja piedāvāt. Zāles padarīja to tikai vēl sliktāku, un ārsts vienkārši pateica, mēģini ar to sadzīvot visdrīzāk visu mūžu. Un tajā brīdī, kad man to pateica, tad es domāju, ak, Dievs, kā vispār ar to ir iespējams sadzīvot. Un sākās mans ceļš veselības pasaulē, kad es sāku, tas jau bija 6 gadus atpakaļ, kad es sāku pētīt, ko tad vispār var lietas glabā darīt no austrumu medicīnas puses. Ja, jo rietumu medicīna, kā saka, bija bezspēcīga šajā jautājumā, vismaz manā jautājumā. Es domāju, ka daudzi var tolerēt ar to. Ja jums arī bija tāda situācija, ka rietumu medicīna paceļ roka ķepiņus, kā saka, un saka, nav risinājumu, kad ieliekiet tad kādu īkšķītu plusiņu. Un tad es sāku pētīt šo austrumu medicīnas pusi un ko tu var darīt, kāpēc mēs slīmojam un tādā garā, un es saskāros, tieši man paveicās, es saskāros ar Dabasvielu kompāniju, tieši Koraļu klubu, un ļoti, ļoti man labi palīdzēja sākotnēji tieši arī atjaunot savu veselību, bet es sapratu, ka tas nav tas vienīgais, kā es saku, ir jāturpina un jāskatās dziļāk tajā visā, un jo vairāk es pētīju, jo es vairāk sapratu, ka ir nepieciešami arī citi instrumenti, un tad uzdūros tieši biorezonancē, un tas, ko es ieraudzīju, ko var ar biorezonanci, bija vienkārši
neaprakstāms, jā, un vēl joprojām es katru dienu esmu sajūsmā par visām tām iespējām, ko var izdarīt ar biorezonanses aparātiem. Gan izmērīt un paskatīties iekšā viss, kas notiek tavā ķermenī, ir atsevišķs aparāts, ar ko mēs varam izmērīt visu, kas notiek mūsu ķermenī. Un ir šāds aparāts, ar kuru mēs varam tālāk ietekmēt mūsu ķermeni un sakārtot viņu atpakaļ. Nu, lūk, jā, un tāpēc mēs arī šodien stāstam, ir Black Friday, jā, ir melnā piekdiena, ir super akcija. Pēc vienu aparātu un otrs aparāts iet bonusā. Man liekas, ka šī ir, laikam, labākā akcija, ko kompānija vispār ir piedāvājusi līdz šim. Un es domāju, ka visiem vajag to izmantot, ja kāds par to domā. Ja? Un tāpēc mēs arī stāstīsim, kā šīs tehnoloģijas strādā, jo jūs iedomājaties, ka šādā vienā aparātā ir 300 gatavas programmas iekšā, kas ir gan atjaunojuši organismu darbību, ja? Gan līdzsvarojuši, ja mēs runājam par nervu sistēmu, gan antiparastāra iedarbība. Ja? Tad šeit mēs arī varam dzidri vēlāk pastāstīt smalkāk. Es zinu, ka tikko tāds arī apkārt ceļojoši raksts un video par mikoplazmu, kas ietekmē bērnu veselību. Arī uzreiz mēs varam atbalstīt ar šādu aparātu. Ir antiparastāra antena iekšā. Un tiešām ir tik dažādas šīs funkcijas, ko mēs varam darīt, ja? Gan miega regulējošās, gan pret stresu, gan gremošanas sistēma, vai kam ir caurējs, tad var caurējai likt, kam ir aizcietējumi, var aizcietējumiem likt, ja? Nu, tur ir tik daudz visa, kā es varētu varbūt pēc brītiņa palasīt, kādas tās programmas ir, es saku, lai cilvēkiem rastos izpratne, ja, kādas tās iespējas ir. Un kopumā es varu teikt tā, ka kāpēc 90% problēmas es risinu ar šo aparātu, jo tas ir ekonomiski ļoti izdevīgi. Ja mēs runājam, ja ģimenē ir 2 pieaugušie, ja, un 2 bērni, ja mēs runājam par nutrientiem, tad tas ir, kas saka, lieli cipari katru mēnesi, bet ar šādu aparātu mēs varam kompensēt šos izdevumus. Protams, tas nenozīmē, ka vitamīni nebūs vajadzīgi vispārīgi, bet viņi būs vajadzīgi daudz mazākās devās, būs daudz, kā saka, izdevīgāk, kā arī, ja mēs runājam par zālēm, tad šis aparātu var lietot kopā ar zālēm. Viņš viens otru atbalsta un līdz ar to pakāpeniski var sakārtot veselību un atjaunot pareizu šo organismu darbību un līdz ar to arī atbrīvoties no zāļu lietošanas. Protams, vienmēr kopā ar ārstējušo ārstu. Ārsts redzēs, ka jums, kā saka, vai tas ir augsts asinsspiediens samazinās, jā, vai kaut kāda cita problēma sakārtojās, jā, un viņš redzēs, ka var zāles sāk pakāpeniski samazināt un pakāpeniski samazinot, atbrīvosieties no tā pilnībā. Nu, garantijas, protams, mēs nevaram sniegt nekādas, ja, jo, nu, kā saka, katrs organisms ir individuāls, bet tie rezultāti ir fenomenāli. Ja runājam tieši par augstu asinsspiedienu, ļoti daudz klienti, kas viņu ir sakārtojuši, vai aritmija, ja, kad sirsniņa pārlec, vai kādas stresi, miegu problēmas, ja, kas dara miega zāles, arī pakāpeniski var atgriezt normālu miega stāvokli, dažādi iekaisumi, nu, viskaut kas, ja, bet nu, jāsaprot to, ka jo ilgāk ķermenis ir bijis izmainīts, ja, tad jo ilgāk jūs lietojat zāles, vai jums šī problēma ir bijusi, jo ilgāk būs šis atvesaļošanās ceļš, ja, bet galvenais ka tas ir iespējams, ja, ka mūsdienās ir pieejamas tehnoloģijas, ar kurām mēs varam pakāpeniski sakārtot savu ķermeni un ka vecums vairs nav kritērijs. Kā arī runājot par izskatu, es lietoju arī šādu biorezonanses tehnoloģijas ierīci, ja, kas ir ļoti, ļoti parocīga un patiesībā 10 minūtes dienā vai pusstundu nedēļā var ļoti labi uzlabot ādas stāvokli un praktiski aizvieto kosmetologu, tāds mājas kosmetologs, ja. Tā kā arī fenomenāla ierīce, ko var lietot un arī ir pieejama akcijā, ja, tad var iegādāties vienu ierīci
ierīci un šo Live Beauty ierīci, kas ir skaistumam iegūta bonusā. Ja? Var strādāt arī ar celulītu, ar dažādām ādas problēmām, ne tikai vizuālām, bet arī, teiksim, kam ir aknes vai kādas citas nopietnākas problēmas, ja, uz ādas tur rozācija vai citiem vēl visādi plankumi, ja, tad ir speciāls programmas, kuras var ielādēt iekšā, lietot tieši konkrētajām problēmām, kas tieši saistīts ar ādu. Nu, lūk, tā kā fantastiska iespēja iegūt otru ierīci bez maksas, jā, teiksim, ja jums ir vecāki vai bērni, ja, kas dzīvo kaut kur citur, tad jūs varat otru ierīci aizsūtīt viņiem lietošanai, jā, un mēs arī palīdzēsim uzsākt to visu, izskaidrosim, kā ko darīt, jo pieredze iegūta liela. Kā arī tie, kuri, protams, kad ir arī daudz tādi, kas strādā ar šiem aparātiem, palīdz citiem cilvēkiem, jā, tad arī droši var iegādāties. Manuprāt, tas ir tāda fantastiska iespēja otru dabūt bonusā, jo es varu teikt pēc sevis, ka man ir divas šādas ierīcītes, un tā, kad ir ģimene un bērni, ja, tad viņas iet tā kā pa apli, tā arī mājdzīvniekiem viņas var lietot, protams, ka no attāluma uzliekot, ja, lai nesadauzītu. Kaut gan ir arī Live Animal, ir konkrēta ierīce tieši dzīvnieciņiem, kas ir sitiena izturīga, ko arī var lietot atsevišķi iegādāties. Nu, lūk, un šādas divas ierīces, protams, sevišķi ziemas periodā, kad ir vīrusa laiks, ja, iet uzurā. Nu, lūk, jā, Dzidra, varbūt tu kaut ko gribēji piebilst. Jā, nu, tā kā man patīk cipari arī, tad gribu piebilst arī to, ka mēs sakam, ka nedod tādas garantijas, ka visiem tur noteikti obligāti 100%. Tad mums ir jāsaprot, ka, piemēram, medicīnā, ja dod 60-80% tā kā to iespēju, ka tas palīdzēs, tad šīm ierīcēm kompānija dod 90-93%, ka viņas tiešām, ka tas nostrādās, palīdzēs, tas ir tā kā statistiski pierādīts, jau šie skaitļi kaut kur parādās, līdz ar to var salīdzināt šos procentuāli, cik daudz garantijas dod vienas iespējas, cik otras iespējas. Vēl gribēju arī Inga varbūt neparādīja šis testēšanas ierīce Live Expert 3, kas ir unikāla. Tur iekšā ir tiešām tik unikāls iespējas, ja mēs gribam uzzināt par savu organismu stāvokli, gan emocionālo, gan fizisko, gan dažādas, ļoti, ļoti daudz dažādas iespējas tieši šādu ierīci Live Expert 3, kas ir ļoti tātad laba, lai sekot līdzi savam stāvoklim organismu cilvēkiem, kas tiešām vēlas zināt, kas notiek viņa organismā un arī sastādīt tur tā, lai labāk palīdzētu. Tad, ja patreiz melnā piekdiena un pērkot šādu aparātu, kas, protams, nav ļoti lēts, un gada abonementu, tad ierīce, kas ir Life Balance kontakta, nāk līdzi, viņa tiek dāvināta pilnīgi pa brīvu. Kaut gan ierīce maksā gan arī 1000 eiro, 952 eiro, tātad saprotat, ka cik liela dāvana tiek pasniegta, gan arī 1000 eiro vērtībā jūs saņemat dāvanu. Protams, tas ir tikai cilvēkiem, kam interesē šādas ierīces un kas ir gatavs ar viņas lietot. Jā, es zinu, ka ir cilvēki, kas ir ļoti jūtīgi, viņi negrib redzēt, kas viņiem iekšā, viņi negrib zināt, kādas viņam tur sēnītes, baktērijas vai kādi parazīti atrodas viņa. Tātad negrib par sevi neko zināt, un viņi šo testēšanas ierīci tā kā nelietos, jo viņiem ir bailes ieraudzīt, kas viņam notiek iekšā. Tad ir šī otra melnās piekdienas akcija, kur, kā Inga jau stāstīja, pērkot vienu ierīci, dāvanā saņemam otru. Ja pērkam piemēram šo ierīci par 952, mēs varam saņemt dāvanā otru tādu pašu ierīci, kas ir, atkal gandrīz 1000 eiro dāvana. Vai arī šī kosmetologs, mājas kosmetologs, Live Beauty ierīce. Pērkam, piemēram, vienu Live Balance ierīci, lai sevi sakārtotu, un dāvanā paņemam Live Beauty, kas ir izskatam, un ne tikai sejai, bet arī visam ķermenim ar viņu var strādāt, lai uzlabotu ādas gan elastību, gan celulītu mazinātu, gan tauku šķīdināšanas programmas. Tur ir tajās problemātiskajās zonās uz ķermeņa strādājot ar šo ierīci. Man patreiz viņa nav pie rokas, Inga viņu rādīja jau.
Tātad mēs varam šādu ierīci, kas arī maksā gandrīz, es domāju, Live Beauty vēl ierīci, man nav. Lai beauty. Okay. Jā, ierīce, kas maksā gandrīz 600 eiro, 599, nu tas ir, viņa nāk līdzi pilnīgi pa brīvu kā dāvana. Nu, es domāju, ja cilvēks grib šādas ierīces, viņš saprot to vērtību, saprot, cik viņas tomēr būs noderīgas viņam visu mūžu garumā, tad var izmantot šādu akciju, šādu melnās piekdienas piedāvājumu un tiešām saņemt lielas dāvanas. 600 eiro, 1000 eiro gandrīz vērtībā. Es domāju, ka tas ir, nu, unikāli. Protams, cilvēkam, ka tikai kas viņas lietos, ja cilvēks nav gatavs lietot šādas ierīces, tad stāvot plauktiņā viņas, protams, nepalīdzēs. Nu, ir jāpadomā, un tad tālāk jau arī var veids mūsu pārraides vai pārraides laikā jau kaut ko rakstīt mums un izteikt savus jautājumus un arī domas. Tā, varbūt arī iesim tad tālāk. Es vēl gribēju pateikt, ka man kā aizņemtai mammai, ja, un aktīvajā dzīves periodā, tad, protams, ka šāda ierīce ir ļoti noderīga, jo tāpat tās, lai aizbraukt pie kosmetologa, tas ir laiks ceļā turp, laiks atpakaļ, ja, stunda vizīte, ja. Protams, tas viss ir patīkami un forši, ja, bet kopumā tas aizņem daudz laika, bet šāda veida ierīce, nu, tiešām viņa ir ļoti, ļoti parocīga un patiesībā nevajag tik daudz tā laika, kā es minēju, 10 minūtes dienā vai pusstundu nedēļā. Pastrādājot, ir antinovecošana, anti-age programma iekšā, ir limfadrenāža, jā, ir liftings dažādiem ādas slāņiem, ir zonu apstrādāšana, kā arī ir muskuļu relaksācija, piemēram, kā jūs varat vīram iepārdot, ja, ka varēsiet pastrādāt viņam, palīdzēt ar muguras spriedzi vakarā, tā teikt, alternatīva masāžē daudz efektīvāk, ja jums nav stipri jāstrādā ar rokām, jūs varat vienkārši ar šādu aparātu uzliekot muskuļu relaksācijas programmu, pabraukāt pa muguru un šie muskuļi atslāps. Ja? Tāpatās arī, ja jums pašai tāda spriedze, parasti skaustu rajonā, mums jau visiem sēdošajiem ar datoru strādājošajiem tā ir. Var paprasīt otru, man reizēm arī es varu paprasīt bērniem, ja viņi ir pietiekami lieli, viņi arī to var izdarīt, 9, man liekas, bija minūtes pastrādāt ar šīm zonām un ļoti labi tas palīdz. Ja? Kā arī, protams, var ielādēt ja kāda veida citas programmas, kas ir, ja ir kāds konkrēts ādas problēmas, ja, kā tur rozācija vai akne vai kaut kas cits, tad ir ļoti daudz dažādas programmas, kuras var ielādēt iekšā un lietot jau konkrētam mērķim. Nu, lūk, jā. Ja kādi jautājumi droši prasiet, mēģināsim atbildēt rindas kārtībā. Jā, mums sagatavot prezentācija tiem, kas varbūt uzdod sev šo jautājumu, kas tas tāda biorezonanse ir un kā tie aparāti izstrādā. Tā kā uzlikšu prezentāciju. Kamēr tu uzliksi prezentācijas, mēs nepieminējam, ir tās aparāts tagad jauns, Life Water, ar kuru var sagatavot patiešām tīru kvalitatīvu ūdeni, bagātināt ar ūdeņradu. Bet par to varat jautāt, un tad pastāstīsim arī sīkāk vai vairāk. Inga kaut ko vēl gribēja piebilst, vai es varu varbūt... Nē, droši, jā. Jā, jo es pēc tevis zinu. Es vienkārši, ja mums nav jautājumu, jo es uzreiz tiešais te neredzu, tāpēc tā noliec. Jā, labi. Pastīties telefonā. Aha, jo tā kā es tātad uzzināju par to, ka ir tāda biorezonanse aparāti, protams, arī man bija diezgan grūti no iesākumā saprast, kas tas ir, un arī tā kā, nu, varbūt noticēt vai šo aparātu būtībai, jo viss, kas nav tā kā redzams, sataustāms, dzirdams, to mums diezgan grūti ir iesākumā pieņemt un saprast, kas tas tāds ir. Un tā arī, tāpēc gribu pastāstīt par to, kas tad īsti ir šī biorezonanse. Ir kā tāds vārds biorezonanse, kas nozīmē tikai to, ka
Viņš sastāv no divām daļām, kas ir bio. Jebkurš dzīves organisms nāk no grieķu izcelsmes šis vārds, arī starptautiski tā kā pieņemts. Bio tas ir dzīves organisms. Arī cilvēks ir dzīves organisms, tātad bio attiecas arī uz cilvēku. Un rezonans ir viss, kas iesaistās tādā savstarpējā darbībā ar cilvēku, ja biorezonance vai dzīvu organismu. Un kas rezonē un kas tā tad var novirzīt šo mūsu labsajūtu uz vienu pusi vai uz otru pusi. Jo mums ir jāsaprot, ka viss apkārt, mēs tātad atrodamies pasaulē, mums apkārt ir ļoti daudz, tāpat kā mums ir apkārt ļoti daudz baktēriju, vīrusu un visādu parazītu, ko neviens negrib it kā zināt. Tāpat apkārt mēs visu tā kā uztveram frekvenču, ja viņu veidā. Es par to kādreiz nebiju aizdomājusies, bet tas patiešām tā ir, jo skaņa ir vilnis, gaisma ir vilnis, smarža ir vilnis, noteiktas frekvences vilnis, kurš tātad apkārt ir, un tas iedarbojas arī uz mums, gan šie dabīgie viļņi, gan arī mākslīgi radītās frekvences, un mūsu organisms tām pieskaņojas, pielāgojas, mēģina tā kā noturēt savējo frekvenci. Jo no vienas puses viss apkārt uz mums iedarbojas šo viļņu veidā, un tai pašā laikā arī mūsu organisms rada un izstaro apkārtējā vidē šādas frekvences. Viņas ir ļoti zemas intensitātes, vieglas, un, protams, ar aci viņas nav redzamas. Jūtīgi cilvēki jūt, arī mēs zinām, ienāk telpā kāds cilvēks, kuru mēs nepazīstam, bet mēs jau daudz maz varam citreiz sajust, vai viņš mums patīk, vai viņš nepatīk, vai viņš rezonē vai nē. Tā kā sāk runāt, tas ir cita lieta, bet tieši šīs frekvenču līmenī, jo organisms mūs nepārtraukti tātad ar to rezonē un iesaistās šajā savstarpējā saistībā. Un līdz ar to, tad, kad atklāja, ka pastāv šāda viļņu frekvenču iedarbība, tad arī bija iespēja pievērsties tam, lai ar to palīdzību varētu gan runāt par to, kādā stāvoklī atrodas cilvēks, jo katram orgānam mums ir noteikta frekvence, noteikts frekvenču koridors, tāpat kā, piemēram, tur zaļai gaismai, tur ir noteikta frekvence. Sarkanai gaismai noteikta frekvence. Nu, cilvēkam arī aknām ir noteikta frekvence, sirdī cita frekvence. Un šīs frekvences tagad jau, protams, viņas ir izmērītas un klasificētas un pierakstītas un ir zināms šie normas koridori, kādā strādā mūsu organisms. Varbūt arī uzliekam uzreiz nākošo slaidu, jo tur mēs arī redzam dažādas frekvences, ja viņus, nu, tātad, ka viss apkārt pasaulē mums notiek šajā viņu veidā. Un tas arī deva iespēju attīstoties zinātnē, attīstoties iespējām reģistrēt, nolasīt, ieraudzīt, tur arī mikroskopi vai citas ierīces, kas to visu var reģistrēt, ieraudzīt šos viļņus, kādi viņi ir, un varēja izveidot aparātus, nonākot jau līdz šim te Life Expert 3, kas ļoti labi var nolasīt, reģistrēt šo vilni, ko izstaro mūsu organismu, un pēc tā spriest par viņu stāvokli. Jo jau pagājušā gadsimta 30. gados Jēlas universitātes zinātnieki arī tā kā pierādīja ar zinātnisko darbu, apstiprināja, ka ir šādas frekvences, ko izstaro cilvēka orgāni, cilvēka šūna, un ka šīs frekvences mainās attiecībā no tā, pēc tam skatoties, kā šī šūna jūtas. Ja šī frekvence palielinās, tas nozīmē, ka no šeit notiek kaut kāds sāsināts process, vai iekaisums, vai alerģija, vai kaut kādā citā spriedzē, vai arī, ja šī frekvence samazinās, tas nozīmē, ka šūna tiek kaut kā noslogota, arī kaut kāds kronisks process, viņa nespēj pilnvērtīgi darboties. Un attīstoties zinātnē, es nezinu, vai mēs zinātniekus šodien pieminēsim, bet viņi, protams, ir zināmi, atrodami internetā arī zinātnieki, kas sāka pētīt, tur, piemēram, Royals Rives un
Citi, kas tātad attīstīja līdz tam, ka tika izveidotas jau šīs modernās ierīces, kuras atbalsta mākslīgais intelekts, kas ir daudz ātrāks, spēj ātrāk tātad analizēt, reģistrēt visus šos datus. Un radās ierīces, lai eksperti vai cilvēki varētu nolasīt, saprast, kā šī šūna strādā cilvēkā un ko tas nozīmē. Vai grūti varbūt tā saprast, bet ir milzīgs datubāze, kompānijai izveidota milzīga datubāze, kuru mākslīgais intelekts spēja izanalizēt un dot rezultātu. Piemēram, nolasot frekvences noteiktos punktos, uz cilvēka organismu 3500 punktos, nolasot šo informāciju, izanalizēt, viņš spēja pateikt, ka cilvēkam trūkst tur A vitamīns, cilvēkam trūkst D vitamīns, vai arī cilvēkam organisms ir kaut kādā emocijā vai depresijā vai kaut kāda cita emocija, tad nolasīt šos smadzeņu viļņus arī. Nu, es domāju, ka tās iespējas ar šiem aparātiem ir tik milzīgas, un ja spēja nolasīt, tad spēja arī iedarboties uz organismu un raidīt šos dabīgos viļņus, dabīgās frekvences, lai mūsu organisms spētu sakārtoties, spētu atgriezties normālā darbībā. Jo, kā jūs saprotat, viņš nepārtraukti tiek izsists no līdzsvara šīs šūnu frekvences. Un organisms viņas liek atpakaļ. Tātad, lai būtu vesels, lai strādātu normāli. Un, ja ir šāds aparāts, kas palīdz, kas sūta vesela orgāna frekvenci, orgāns atcerās, pieskaņojas, tā kā mūzikā, piemēram, šis kamertonis, kuram pieskaņojas, tiek spēlēts kamertonis, un tātad balss pieskaņo vai aparātu pieskaņo šim tonim. Tā arī šis laiva balans aparāts sūta attiecīgo vesela orgāna normālo frekvenci, un orgāns pieskaņojas, viņš atceras, ja, protams, tur nav notikuši jau tādi graujoši procesi, kur vairs nav iespējams atgriezt. Bet, kamēr viņš tātad novirzās, ir iespēja viņu atgriezt atpakaļ. Un, jo to regulārāk dara, ātrāk dara, jo tas organismam ir vieglāk, viņš netiek tērēti spēki. Līdz ar to cilvēkam nav šis lielais nogurums, nav tur bezmiegs vai citas tādas izpausmes, tā kā organisms cīnās ar to, lai varētu šo frekvenci atjaunot. Bet aparātam sūtot šo frekvenci, viņi ir vieglāk atgriezties, un organisms jau atkal noskaņojas kā labs mūzikas instruments, un mēs jūtamies mūži, un mēs varam daudz padarīt. Sevišķi cilvēkiem svarīgi biznesā, ka viņiem vajag visu laiku būt tādā aktivitātē, spriedzē, nepārtrauktā enerģijā gandrīz. Tad šis aparāts ir kā atbalsts. Viņš palīdz. Nu, viņš palīdz organismam strādāt normāli. Pēc tam bišķi mēs parunāsim arī par to, vai tur iespējams pierast vai vēl kaut ko, bet patreiz es gribēju aiznest līdz jums, varbūt man tas izdevās aiznest līdz jums to, cik šāds aparāts ir labs palīgs. Pie tam aparāts laiva balans, kurā ir divas daļas, kuras gan palīdz atjaunot, harmonizēt, gan otra daļa, kas noņem šīs negatīvās frekvences. Un par šo otru daļu arī varbūt pēc tam vēlāk es pastāstīšu, jo gribētu dot arī Ingai vārdu, viņa pastāstīs par šo testēšanas aparātu. Kā mēs viņu varam izmantot, cik viņš var atrisināt mums katram mūsu problēmas. Jā, paldies, Dzidra. Man liekas, ka bija ļoti izsmeļoši. Un, varbūt nākošo slaidu arī uzliec. Nākamo, jā? Tā. Jā. Ir? Jā, un arī varbūt par šo mēs tā kā jau izrunājām. Neievēroju, ka mums neiet slaidas priekšu. Mēs sāksim runāt tieši par aparātiem, un nākošajā slaidā var arī viņu redzēt. Jā. Tā ir, jā? Jā. Jā.
Labi, jā, paldies par vārdu. Tātad pastāstīšu par mērinstrumentu, gatavojoties tiešraidē, aizmirst no summas izņemt, varbūt Dzidra var parādīt. Dzidra ir Jā, jaunākā jā. versija. Šāds skaists aparāts arī attēlā jūs redzat gan šo jauno Life Expert 3, gan arī pirms tam Life Expert Profi, kur rociņām uzlikt elektrodi. Jā, nu lūk, kā saka, es savēju neizņēmu no somas, viņš ir arī tur pievienot elektrodi klāt, līdz nepaspējuši tagad atvienot. Man ir tā kā pirmā versija, bet viņa absolūti nav nemaz tik sliktāka, ja. Protams, jaunā versija tur daudz visādu foršu fīču klāt, ja, bet pirmajai versijai arī ir ļoti, ļoti daudz informācijas iekšā. Nu lūk, un ko tad mēs varam izmērīt? Patiesībā mēs varam izmērīt visu, kas atrodas mūsu organismā. Ja? Sākot ar skābu sārmainu vidi, kas daudziem aktuāla, kas interesējās tieši par veselīgu dzīvesveidu. Ja? Tāpat kopīgās galvenās sistēmas, kā viņas strādā. To visu jūs varat redzēt ļoti vienkāršā vizuālā formā, jebkuram cilvēkam viegli saprotams, ir 4 krāsas, ja? Kā kompānija ir izdarījusi tā, lai jūs varat maksimāli viegli to visu saprast. Ja? Tātad ir sarkans, kas ir bīstami, tad tas nozīmē, ka organisms vai sistēma strādā pārslodzē, tas līdzīgi pielīdzinājums augstam asinsspiedienam, tātad ir ļoti, ļoti bīstama situācija. Ja? Tad ir oranžs, kas ir tā kā tuvu bīstams, ja? Tad uzmanīgi, zaļš tātad ir labi, tas ir tā kā pielīdzinājums normālam asinsspiedienam, ka tas tad pareizi darbojās šis orgāns. Un ir zilā krāsa, kas nozīmē, ka ir nepietiekama darbība, vai kā es to definēju, zem jūras līmeņa, ja, tad samazināta aktivitāte, ja, kas arī ilgstoši atrodoties šādā stāvoklī var veidoties dažādas kroniskas vainas. Nu, lūk, un tu jūs varat redzēt tātad visus galvenās sistēmas, kā gremošanas sistēmu, kā endokrīno, jeb hormonālo sistēmu, asinsrites sistēmu un tam līdzīgi. Ja? Kā arī katru iekšējo orgānu, tātad kā viņš darbojās, ja? Gan kopā 47, gan tie orgāni, kas ir pāri orgāni, tiek parādīts arī, kā darbojās gan labā, gan kreisā puse, kā arī vai kaut kādas deģeneratīvas izmaiņas kādā konkrētā orgānā arī tas parādās. Tad ir mums mugurkaula aina pa skriemeļiem, ja? Tad mums ir vitamīni, tad mums ir smagie metāli, alerģiskās reakcijas, no kā tas var veidoties. Tad mums ir pārtikas tests, ja, kur jūs varat iztestēt produktus, kas strādā jūsu organismam labvēlīgi, neitrāli un nelabvēlīgi, ja, lai izslēgtu tos, kas sliktāk pārstrādājās. Kā arī tātad mums ir vielu tests. Mēs varam testēt uz konteinera, tātad uz ierīces ir tāds konteinerīts, tā kā kas saka, nezinu, kā to pateikt, iedobīte, kurā varam ielikt vitamīnu vai vielu, varbūt Dzidra var parādīt, kā tas izskatās. Jā, ir šāds konteinerīts, kurā tātad var ielikt vai nu trauciņā kādu vielu, vai tieši, kas nav ļoti smērējoši, vai plasmas gabaliņi, vai cita, tātad šāds konteinerīts. Ja, protams, tur datubāzē jau tie dati. Un jā, viņa teica, ka visu var izmērīt, jā. Jā, nu, šeit mēs varam mērīt, ja mums ir atsevišķs produkts. Ir katalogs iekšā ar, man liekas, ap 100, laikam, Dzidra minēja, ap 100 dažādām dabas vielu kompānijām, ko es, piemēram, populārākās, ko es zinu, Koreja klubs, Amvēs un tādā tam līdzīgi, ja, ir jau produkti iekšā, ar kurām mēs varam notestēt, kas uzsūksies, kas iedarbosies mūsu organismu 100% baļu skalā. Nu, lūk, ja nav šādas vielas pieejamas iekšējā elektroniskajā katalogā, tad mums ir nepieciešama reāla fiziska kapsula, kuru mēs uzliekam uz konteineru un notestējam kopā ar konkrēto cilvēku. Tests ir ļoti ātrs, 1 minūte, ar jauno aparātu vēl ātrāk. Ja? Kaut gan šķiet, ka kā tas var būt 1 minūtē, bet tas ir
To var sasniegt ar šiem jaunākajiem aparātiem, kad caur 6 elektrodiem, ja, tad tādiem metāliņiem, kas ir pievienoti pie galvas, tādas jostiņas, ko uzliek uz galvas, ja, ap roku locītavām un kāju potītēm, ja, tad ir 6 punkti, caur ko aparāts jūs skanē, un 1 minūtes laikā viņš noskanē aptuveni 3600 punktu, ja, uz jūsu ķermeni, un līdzīgi kā jūs iedomājaties ķīniešu akupunktūru, katrai uz ķermeņa ir ļoti, ļoti daudz punktu, kas atbilst par dažādiem iekšējiem orgāniem un sistēmām. Un šādā veidā kopā izveido visu šo informāciju. Ārsti, kas lieto šos aparātus, pielīdzina šo aparātu mērījumu aptuveni 30 ārstu speciālistu kabineta izstaigāšanai un 250 laboratorisko analīžu veikšanai. Tad jūs iedomājaties, cik milzīgs apjoms informācijas tiek par jums apstrādāts, lai jūs varētu sev palīdzēt. Nu, lūk, mājas apstākļos. Un tad šajā aparātā vielu testējot, ja jūs varat testēt, pēc manas pieredzes ir testēti arī ļoti daudz tādi akmeņi un tiešām arī kristāli un dažādi akmeņi un zelts un sudrabs uz katru cilvēku kastē dažādus rezultātus un to visu var izmērīt. Un nav 2 vienādu akmeņu, ja, kā saka, ir tie cilvēki, kas lieto akmeņus aizsardzībai vai veselības uzlabošanai. Šeit jūs varat ļoti perfekti izmērīt, kas jums palīdzēs un kas nē. Un reizēm ir tā, ka uzliekot uz aparātu kaut kādas rotas lietas, izrādās, ka viņas kā reiz tikai pasliktina mūsu pašsajūtu. Un tas ir ļoti daudz testēts, kā arī šeit var testēt pārtikas nepanesamību, jā, tad pārtikas produktus, var testēt dažādas dabas vielas, eļļas, ētriskās eļļas, un arī zāles var testēt, ja, kas uzsūksies, kas neuzsūksies, un tur jau daudz sarežģītāk, bet arī to var darīt. Praktiski arī daudz speciālisti medicīnas jomā, kam ir privātās klīnikas, šādus aparātus jau ir iegādājušies un lieto savām, kā saka, klientu vajadzībām, lai vēl precīzāk palīdzētu saviem klientiem ar to, kas saka, ar ko par ko, saka, tā problēma ir, par ko viņi ir griezušies pie ārstiem. Nu, lūk, un tāpatās šeit mēs varam testēt arī patogēnus, tos saucamos parazītus, ja, un parāda arī, kuros ķermeņa daļās, orgānos arī, nu, ir tā, kā saka, lielākais blīvums no viņiem. Jo katram parazītam ir sava migrācijas vieta, uz ko viņš migrē gala rezultātā, ja organisms, tā teikt, viņu veiksmīgi neizvada ārā. Un tiek testēti vienšūņi, tiek testēti baktērijas, parazītu sēnes, vīrusi un tie saucamie tārpi. Helminti, ja. Nu, lūk, un tā ir tikai maza daļiņa no visa kā, ko es izstāstīju, jo patiesībā jaunākajā aparātā ir arī minerāla vielas iekšā, ja, un daudz citas lietas, ko var testēt. Un varētu šķīst, priekš kam man tas viss ir vajadzīgs, ja, bet ja jūs paši nevēlaties zināt, kas jūsu organismā notiek, tad jūs varat vienkārši veikt šo mērījumu un ierakstīt otrā ierīcē, kas ir terapijas ierīce, autokompleks, ja, kas tad mākslīgā intelekta programma, ņemot vērā jūsu patreizējos datus, kas ir tieši svarīgi, ka tie ir patreizējie dati, jo kas saka, jūs nestrādājat ar kaut kādiem mēnešu veciem datiem, bet ar patreizējiem datiem, tad jūs notestējat savu ķermeni tālāk, jūs ierakstat autokompleksu, tas arī 1 minūte aizņem. Otrā ierīcē uzliekat ierīci uz savu ķermeņa vai noregulējat līdz 1,5 metra attālumam un palīdzat savam ķermenim labāk atjaunoties, atgūties, sakārtoties, lai viņš strādā pareizi, līdz ar to arī jūs būsiet vesels, ja. Un veseli, ko mēs visi gribam? Mēs gribam veselību, mēs gribam naudu, mēs gribam labas attiecības. Bet ja nav veselība, tad ir ļoti grūti strādāt, iegūt to labo naudiņu, un ir ļoti grūti veidot labas attiecības, jo parasti slims cilvēks ir diezgan īgns, un viņš nejūtās labi, un tad viņš arī nav komunikācijā tik jauks, vai ne?
Nu, lūk, un sakārtojot veselību, sakārtosies arī naudas lietas, sakārtosies attiecības, ja, un arī izskatu sakārtojot, noteikti arī pārliecība augs un būs noteikti daudz foršāki rezultāti. Kā arī svara regulēšanas programmas ir, ja jūs taisat mērījumu ar mērinstrumentu, ja, tad jūs varat arī ierakstīt tieši svara regulējošās programmas, ja, un sāk sakārtot arī savus vielmaiņas procesus, jo viens ir, ka jūs noregulējat, tas ir kā piemērs, ja. Daudziem ir problēmas nomest svaru, pat ievērojot kaloriju deficītu, tieši tāpēc, kad nepareizi strādā vielmaiņa, nepareizi jau ir izjaukta normāla organisma darbība, kaut kādi orgāni jau nestrādā pareizi. Un tātad strādājot kopā ar šo aparātu, jūs varat beidzot sākt sakārtot šos vielmaiņas procesus, kas ir izjaukti, tas arī noteikti orgānu darbību sakārtot atpakaļ. Jā, varbūt tas nebūs uz sitienu jau uzreiz, un arī tas nav vajadzīgs, ja tas ķermenim ir ļoti liels stress, ja uzreiz uz sitienu jūs gribat strauji notievēt, bet tas būs pakāpenisks, organisks process, kurā kopā ar ķermeni jūs palīdzēsiet viņam atgriezties pareizā darbībā. Līdz ar to arī vieglāk viņš vairs neuzkrās šo svaru, jo viņam nebūs iemesls, ja, tad viņš strādās pareizi. Nu, lūk, tāpatās arī ļoti bieži visādas novecošanās jautājumi saistīti arī ar hormonālām izmaiņām, ar vielmaiņas izmaiņām, un strādājot ar šādu aparātu, jūs varat sakārtot atpakaļ vai būtiski uzlabot, ja, jūsu organisma darbību, kā rezultātā tas viss būs uz sejas, ja. Gan arī dzīves priekā un enerģijā, jo daudziem ir izjaukts miegs, ja, un tad arī sakārtojot miegu, var arī ļoti būtiski sakārtot savu veselību un izskatu. Ne par velti saka beauty sleep, vai ne? Mums ir vajadzīgs dziļais labais miegs, lai arī mums visi procesi pareizi atjaunotos un strādātu. Nu, un kāpēc ir forši, kad ir abi šādi aparāti, ne tikai biorezonanses terapijas ierīcīte, ja, bet arī mērinstruments, tāpēc, kad mums var šķist, ka mums ir vajadzīga šitā programma. Jā, piemēram, tur mēs varam tur likt svara nomešana, jā, programmu, un mēs kā strādājam, bišķiņ notiek, bet ne līdz galam, nav tā rezultāta. Un kāpēc? Ļoti bieži tā, ka cēlonis tai mūsu problēmai, tie cēloņi var būt dažādi. Ja? Nav tā, ka tas cēlonis ir tikai viens. Parasti mēdz būt neskaitāmi šie cēloņi, kāpēc tas organisms ir izveidojis tādu gala rezultātu, ko mēs redzam kā lieko svāru vai kādu citu saslimšanu. Un tad, kad mēs nomēram to visu, ja, pat nesaprotot tos datus, programma, mākslīgā intelekta programma, kas apstrādā šos miljoniem parametru rādītājus par jums, ja, izveido jums labāko iespējamo programmu ciklu, ko sauc par autokompleksu, lai sakārtot jūs atpakaļ. Un jūs tā kā, nav tā, ka, piemēram, jūs tagad vienreiz izmērījāt, ja, uzlikāt autokompleksu un strādājat ar to visu mūžu. Tad tas ir tāds dinamisks process, jā, tāpatās kā tur no rīta mums izstrādājās kortizols, lai mēs būtu tur aktīvi, enerģiski un varētu, kā saka, iet un cīnīties un sasniegt savus mērķus. Tāpatās vakarā mums izstrādājas citi hormoni, kas palīdz mums sagatavoties miegam, atjaunoties un tam līdzīgi. Tāpatās arī mūsu organisms strādā dinamiski. Un tad, respektīvi, arī pie atjaunošanās tie rādītāji visu laiku mainīsies. Un tad jūs izmērat, uzliekat autokompleksu. Nākamajā rītā pamostaties, jūs atkal izmērat, atkal uzliekat autokompleksu. Un tādā veidā visu laiku šī programma, viņa saprot, kā tad jūs tas organisms strādā, kur viņš buksē, kur viņš labi reaģē un sāka modelēt jūs atpakaļ. Ja? Nu tā, es cenšos tādā vienkārši, manuprāt, vienkāršā valodā izskaidrot, ja? Cik nu tas vienkārši ir iespējams. Ja? Tā kā, protams, ja rodās jautājumi, tad droši varam apsēsties, izrunāt to vai ar mani, vai ar Dzidru. Ja? Vienkārši izstāstīt, parādīt, kas ko kā. Nu, lūk, galvenais, ka tas ir ļoti vienkārši. Jā, varbūt tas ir grūti izstāstāms, bet funkcionāli kompānija ir izdarījusi, ka tas ir maksimāli vienkārši.
minūtes laikā jūs uztaisat testu, pat ja jums nav nekāda būtiska zināšana, ja, un minūtes laikā jūs ierakstat ierīcē, terapijas ierīcē autokompleksu un vienkārši ejat un dzīvojat tālāk, ne par ko neiespringstat. Ja. Nu, lūk, un tādā veidā jūs varat ļoti vienkārši sev palīdzēt. Jā, Dzidra, es ceru, ka es Jā, skaidroju. paldies, Inga, patiešām, es domāju, ka ļoti vērtīgi to cilvēkiem saprast un uzzināt, cik lielas iespējas ir, un ir vēl lielāka, bet, protams, to nav iespējams izstāstīt šādā īsā laikā, tur jānāk tomēr ar jautājumiem, jāuzdod jautājumu, un tad arī Inga vai es varu atbildēt arī vairāk konkrēti, ja kāds kaut ko konkrēti tā kā papildus vēl zināt. Bet es domāju, ka ieskatam tas bija ļoti labi pastāstīts un arī redzams. Tad es laikam pastāstīšu par aparātu laivu balansu nedaudz. Ja? Šis ir tāds kā palīgs divi vienā, jo aparātā, kā teicu, ir divas daļas. Tās, kas iedarbojas gan, lai uzturētu šo frekvenci normā, gan arī, lai atjaunotu dabīgās frekvences un noņemtu to, kas tātad traucē labi darboties mūsu šūnām, mūsu orgāniem, un tas, kas tas tāds ir? Tie ir arī visi toksīni, kas rodas dabīgā procesā, kā blakus produkts notiekot vielmaiņai. Gan arī, protams, ka visi šie parazīti, kas ir baktērijas, vīrusi, sēnīte, vienšuņi, helminti, jeb tautā saukti par tārpiem. Tātad, lai cīnītos pret šiem, lai tātad mazinātu viņu iedarbību un arī vispār tā kā viņus iznīcinātu, tad, protams, darbojas šī otra antena. Skatīsimies uzreiz nākošā slaidā, jo šeit ir pievērsties tam, kādi tad varētu būt plusi un mīnusi, jo bieži tā, ka cilvēks arī īsti nezina, viņš saka, man būs tas aparāts, un tad tagad man vispār vairs medicīnu nevajadzēs, ārstus nevajadzēs, zāles nevajadzēs. Es jau saku, nekādā gadījumā šie aparāti nav tie, kas ir domāti kā konkurējoši. Viņi ir domāti kā papildinoši, kā varbūt, lai uzlabotu mūsu dzīvi, nevis lai iznīcinātu kaut kādu medicīnu vai zāles, jo medicīna attīstās un arī zāles attīstās, un tas katrs ir vajadzīgs savā vietā un savā laikā. Un kādi varbūt tad, varētu pieskaitīt pie mīnusa, varbūt tādu vienkāršu piemēru, ka, piemēram, tur celī skrimslis nodilis līdz kaulam un tagad sāp, un aparāts neatjauno šo skriemeni tādā īsā brīdī. Mēs varam likt programmas un mēs varam sāpes varbūt nedaudz mazināt, bet ja tur kauls jau ir tā kā vaļais ar nerviem, nevar šos nervus likvidēt, jo tad tā locīta vispār nestrādās. Līdz ar to šeit tikai medicīna, tikai ķirurģiski var labot varbūt šādu stāvokli. Bet atvieglot stāvokli nedaudz var ar aparātiem. Un tad, kad jau ir šī operācija, tad aparāti ļoti labi palīdz, lai ātrāk sadzītu, lai nebūtu tūskas, lai nebūtu sāugumi. Viņi tā tad palīdz šo operāciju padarīt veiksmīgu, padarīt mazāk tādu noslogojošu un ātrāk atkal cilvēkam būt darba spējīgam vai dzīvot spējīgam, kustēties spējīgam. Šādā gadījumā šeit jāsaprot, ka šie aparāti neizslēdz medicīnu, viņi tikai atbalsta. Medicīnu mēs, protams, arī saistam ļoti ar medikamentiem. Kā tad šajā gadījumā? Medikamenti akūtos stāvokļos ir obligāti lietojami. Ja ir kaut kādi stāvokļi, ka mēs nevaram iztikt bez medikamentu, viņš ir noteikti lietojams. Arī šajā jomā, protams, notiek arī attīstība, viņa tiek uzlabota arvien vairāk, lai būtu arī mazāk blakus efekti, kas bojā citus orgānus. Bet, piemēram, ja man būtu šāds aparāts bijis pirms tiem 14, 15 gadiem, tad varbūt arī es nebūtu veikusi vairodziedzera operācija, kad tiek izgriezts vairodziedzers, jo tur jau attīstās cista, attīstās audzējs, kad viņš ir jāgriež ārā. Un pēc tam jau arī
bija šī doma no ārsta puses, un arī es svārstījos, ka jādzer šis hormons būtu tā kā līdz mūža galam, varbūt viņš jāpalielina, un bez tā nevarētu iztikt. Bet es kaut kā vadījos no tā, ka organisms pie visa pierod un arī nedzeru šo hormonu, un patreiz es domāju, ar aparātu palīdzības varu sev palīdzēt. Ja tajos gados būtu bijis, tad es varētu mazināt varbūt šo cistu, un man nevajadzētu beigt operāciju. Nu, lūk, un tāpat arī patreiz klausoties tieši par šo mikoplazmas uzliesmojumu televīzijā, protams, tie, kas ir medicīnas darbinieki, ārsti, arī labi zina, kas ir mikoplazma. Jūs pats savā praksē esat viņu saskārusies vairākas reizes, ārstējot pacientus. Zinu, ka viņu ir ļoti grūti izārstēt, gan arī neiespējami ar antibiotikām. Šeit vajag specifiskas antibiotikas, un tā tad ļoti grūti padodas ārstēšanai. Jo mikoplazmā nav īsti baktērija. Viņš ir mikroorganisms, kas ir tādā kā starp posmā. Viņam ir gan baktērijas īpašības, gan sēnītes īpašības, gan arī vīrusu īpašības. Un līdz ar to viņu ir ļoti grūti ārstēt, jo antibiotikas, kā zinat, iedarbojas pret baktērijām. Un otrs apgrūtinājums ir tas, ka viņa dzīvo mikoplazma šūnā iekšā, epitēlijas šūnā, gļotādā. Viņa tāda ir iekšā šajā šūnā, līdz ar to arī šīs antibiotikas, kamēr tur nonāk, kamēr līdz viņai tiek, ir šis process ļoti grūts un apgrūtinošs. Un tāpēc arī, kā dzirdējāt, varbūt šajā intervijā, ka saslimstot ar mikoplazmu, mikoplazma viņa ir dažādi veidi, ir šī pneimonija, kas izsauc plaušu iekaisumu, un ir arī citiem orgāniem specifiskas mikoplazmas. Un tā tad viņa iekļūstot šūnā, protams, šo šūnu ar laiku sagrauj, un viņa tā kā pavairojas, un ka sagraujas jau diezgan daudz šūnas, apmēram 3 nedēļu laikā, kā teica, tad tikai parādās tie simptomi, jo no sākuma mēs nemaz nejūtam, ka viņa mūsu organismā ir, un ka šeit notiek jau šis process, ka viņa ir iekļūsi šūnā un šo šūnu bojā. Un tā kā jau viņa parādās uz āru, tad varētu būt jau tik klīniski tas smagi, ka ir jābrauc uz slimnīcu un ka tiešām tur jau nopietni ar to jāstrādā. Kā mēs varam izmantot aparātus, šos biorezonanses aparātus, lai tātad mazinātu šo iespēju nonākt slimnīcā, mazinātu šo risku saslimt un arī palīdzētu tikt ar to galā. Nu, vispirms jau aparāts Life Expert, viņš nosaka arī mikoplazmas. Šajā testā var redzēt, parādīsies, un es domāju, viņi parādīsies jau šajā sākuma posmā. Tā kā mēs jau simptomus neko nejūtam, mums nav ne klepus, ne tur iesnas vai citas izpausmes. Testā mēs jau redzam, ka mikoplazma ir. Mēs uzreiz ņemam aparātu, ierakstam tajā no programmētāja programmu, mikoplazma pneimonija, vēl kāda mikoplazma, un liekam aparātu uzreiz jau cīnamies pret šo mikroorganismu, lai viņu palīdzētu iznīcināt, jo šī frekvence, kas tātad nonāvē mikroorganismu, viņa iet cauri šūnai, tātad arī šūnas iekšpusē viņu iznīcinās, bet apkārtējos audus, ne šūnas, šī frekvence neaiztiek, tātad nav šī rezonance, un viņš nekādīgi neietekmē apkārtējos audus. To pierādīja jau zinātnieki pagājušā gadsimtā, un tātad tas ir tā reāli. Šādā veidā mēs varam nenonākt līdz saslimšanām, nenonākt līdz tam, ka mums būs jādzer antibiotikas, jālieto vēl kādas citas procedūras, jo mēs uzliekam pret šiem mikroorganismiem, un mēs uzliekam programmu, protams, arī kādu detoksu, kādu drenāžu, un uzliekam varbūt arī kādu plaušas atbalstošu programmu, un tas mazinās šo risku nonākt līdz slimnīcēm, mazinās arī risku vispār saslimt. Un šai ziņā viņš ir ļoti labs palīgs. Tad, kad mēs jau nonākam slimnīcā, tad, protams, mēs darām visu to, ko ārsts saka, un
ko liek darīt, bet papildus tam mēs arī varam jau lietot pat abus aparātus, nu, lai uztaisītu speciālu programmu, gan arī, ja ir šis live balans aparāts, tad liekam šīs palīdzošās programmas. Dzeram, protams, arī antibiotikas, ko ārsts ir izrakstījis, jo jau ir smags stāvoklis, bet paralēli liekam programmu pret mikoplazmu. Un mūsu atvesaļošanās iespējas būs daudz ātrākas un daudz efektīvākas. Tātad šie aparāti nav pret medicīnu vai zālēm, viņi strādā kopā ar šo visu. Tas ir tas, ko es gribēju uzsvērt, ka viņi nav pret, bet viņi ir sadarbībā strādā. Bet, protams, tā kā es lietoju aparātus jau 5 gadus, man liekas, es neatceros. Nu, varbūt pirms 4 gadiem es esmu dzērus kādu tableti, bet nu, man nav bijis vajadzība viņu dzert, jo man nav nekāda simptoma. Es vienkārši uzturu savu veselību, jo man bija asinsspiediens 200 uz 100, nu, gan arī 200. Vairākas reizes ārsti ir rakstījuši šīs pretspiediena zāles, ko arī lietoju. Tad tagad es sakārtoju asinsspiedienu, man šīs zāles nevajag, hormonu zāles man nevajag, kaut arī vairodziedzēs ir izoperēts gan arī viss. Es sevi uzturu, palīdzu savam organismam tieši ar šādiem aparātiem. Un tā pie visām problēmām ir jāskatās, kur, protams, vairs varbūt nav iespējams palīdzēt, bet kur ir iespējams palīdzēt, un tad šie aparāti ļoti labi noder. Viņi nav pret, bet viņi palīdz nenonākt līdz tam, ka jāpērk medikamenti un ka jāapmeklē ārsti. Kā labi zinat, rindas, ceļš valsts apmaksātiem, kur jāstāv ļoti ilgi. Cilvēks stāv pat gadiem uz operācijām, kuras varbūt vajadzētu ātri, bet viņiem nav īsti naudas, lai ietu pa saviem līdzekļiem un gaida šo valsts rindu. Nu, tas ir traki. Un šie aparāti var palīdzēt nenonākt līdz tam, un viņi var palīdzēt arī, nu, varbūt rindā stāvot, mēs varam lietot aparātu un vismaz kaut cik mazināt šos simptomus un sāpes varbūt, vai depresiju, jo nu, no depresijas arī ar aparātiem ļoti labi var tikt ārā bez zālēm, tieši ar šīm frekvencēm, jo atjaunojot normālās frekvences, mūsu domāšana atkal kļūst pozitīvs, smadzenes sāk ražot serotonīnu un viss notiek tā kā uz labo pusi. Un tas ir nedaudz savādāk nekā, ja mēs dzeram zāles, kur tomēr iedarbojas šī ķīmija. Un uzreiz līdz ar to es varu pāriet pie tā, ka šīs frekvences ir dabīgās, tādas pašas kā mūsu organisma frekvences, līdz ar to viņas mums nevar nodarīt nekādu kaitējumu, jo viņas ir tieši dabīgās, viņas, ja arī tajā brīdī nav vajadzīgas, viņas neko sliktu nedara, jo tādas viņas jau mums ir arī dabīgi pašiem. Bet ir šīs bīstamās frekvences, kuras ir radītas mākslīgas. Nu, tās sevišķi vairāk varbūt bīstamas, jo mūsu organisms ir radīts tā, ka viņš ļoti ātri visam kam pielāgojas. Nu, tas ir labi, jo, ja tas nebūtu, tad būtu ļoti grūti arī izdzīvot. Bet tā kā pierod pie visa, tad tā kā mēģina novirzīties uz šo mākslīgo frekvenču pusi un iziet no dabīgām frekvencēm. Un tas ir tas sliktums, kas tiek radīts tieši no mākslīgās frekvences. Ir telefoni, Wi-Fi, 5G, 4G, nu visi šie elektromagnētiskās frekvences, kas nav mūsu dabīgās izcelsmes, kas ir radīts mākslīgi. Ar to arī šis aparāts, viņš arī certificēts un atzīts pilnīgi droši cilvēka organismam. Nu, visiem dzīviem organismiem pilnīgi droši šīs frekvences. Tas ir apstiprināts certifikātiem gan Eiropā, gan arī Amerikā lietu un dažādās šajās ne Eiropas valstīs. Par šo pierašanu, protams, mēs pie visa pierodam, un tas ir labi. Cilvēks pierod gan pie labām lietām, gan pie sliktām. Sliktās lietas, piemēram, sāpes, arī, ja mums nepierastu pie sāpēm,
nu, cilvēkam sāk, zina, ka ir, protams, grūti pierast pie kājām, bet vienalga viņas tomēr nedaudz tā kā kupējas samazinās, jo savādāk jau cilvēks to nespētu izturēt. Ir pierodam pie labajiem, pie ūdens dzeršanas, pie rīta vingrošanas, pie vēl kādas lietas. Un tā kā mums viņa trūks, tad, protams, mēs domājam, nu, ārpus nepavingroja, tagad visu dienu būs slikti, bet dienas laikā tas aizmirstās un veselība nepasliktinās no tā. Tāpat arī šos aparātus mēs viņus lietojam, bet mēs varam viņu nelietot nedēļu, mēnesi, un no tā mūsu veselība nepasliktinās. Šis aparāts domāts tikai, lai uzturētu, lai atbalstītu, bet pie viņa nepierod. Tas nenozīmē, ka bez viņa nevar iztikt. Piemēram, tur spiedienas mazinošās zāles pie viņām pierod, nu, nevar cilvēks bez viņām iztikt. Viņš nevar tā kā uzreiz viņas noņemt nost, un tāpat arī tur hormonu zāles vai vēl vesela rinda zāļu, kuras nevar tā uzreiz noņemt nost, jo tas var būt pat bīstami cilvēka veselībai un arī dzīvībai. Bet pie šī aparāta nav šāda piereduma. Pie viņa pierod tā kā pie laba piereduma, pie rīta vingrošanas vai zobu tīrīšanas, jo īstenībā, tā kā padomā, zobu tīrīšana nav tā, kas rada veselus zobus. Zobu tīrīšana ir tā, kas novērš zobu saslimšanu. Jo tieši tīrot, tas jau neietekmē, vai zobs ir vesels vai nav. Viņš tikai notīra, lai šis zobs netiktu bojāts. Tas ir apmēram tas pats ar šo aparātu. Viņš veicina to, ka mēs esam veseli, bet viņš tā kā neko neizmaina. Nu, tur noņem tos, tā kā zobiem noņem slikto aplikumu, tā aparāts noņem šīs sliktās frekvences nost. Nu, tāpēc varbūt arī no sevis piemēru bērnībā varbūt arī nu, vairāk bija tā kā brīvība un tāda, un man nebija šis pieredums pie zobu tīrīšanas. Man tā kā bija laiks mammai, tad, protams, viņa tur teica, jātīra zobi, bet kaut kā ne. Bet man bija ļoti veseli zobi. Pirmo reizi zobus es laboju, man liekas, augstskolā tikai, nu, regulārai pārbaudot. Man tiešām bija ļoti veseli, skaisti zobi. Kaut arī es viņus netīrīju regulāri, jo tas, bet es neēdu saldumus, es neēdu augļus. Tātad visas šīs lietas, kas varētu zobus bojāt. Tāpēc man arī varbūt nevajadzēja viņus tīrīt, jo nebija vietas, kas viņus bojā. Nu, šajā ziņā to es stāstu, lai jūs varbūt saprastu, kas ir pieredums, kas atkarība un kā strādā šie aparāti. Nu, apmēram tāpat. Viņi nav tie, kas ārstē, viņi ir tie, kas neļauj saslimt. Kā, Inga, tu domā, vai tas ir saprotami, kā es izsakos, un var pašā sāk likties, ka es kaut kur sāku mežģīties sevi? Nē, man liekas, ka ļoti forši piemērs. Jā, es pat īstenībā nebiju šādu skaidrojumu dzirdējis no tavas puses, kaut gan man liekas, ka webinārus jau mēs vadām jau entos gadus. Es tikai vakar to iedomājos. Jā, nu tas vienkārši jums jāsaprot to, ka jo ilgāk mēs strādājam ar šiem aparātiem, jo dziļāk mums šī izpratne veidojās par to, kas ir kas un kā to izskaidrot jums tālāk. Un patiesībā jau piereduma un atkarības tā ir tik liela, dziļa filozofiska tēma, kad tiem, kam interesē tieši šajā kontekstā, es domāju, ka bija ļoti, ļoti saistoši, vai ne? Bet, ja varbūt tās nav tik dziļi tajā visā iekšā, tad varbūt arī vispār, nu, var, kā saka, grūtāk būtu saprast. Bet to, ko es vēlreiz gribu atgādināt, ka aparāti ir, tad frekvences, kas ir iebūvēti šajos aparātos, ir absolūti saudzīgas, līdzīgi kā skanošie trauki, kas to zina, un tikai šie aparāti ir daudz smalkāki. Ja? Un ne tikai strādā uz šīm čakru sistēmām, bet strādā ļoti, ļoti precīzi. Ja? Tad, piemēram, ja jūs gribat uzlabot miegu, ja? Tad strādā konkrēti tieši uz šiem miega centriem. Ja jūs gribat uzlabot prāta spējas, ir arī speciāls programmas prāta spēju uzlabošanai. Ja? Tad ļoti, ļoti precīzi jūs varat atrast tieši to, kas jums ir nepieciešams, ko jūs gribat sakārtot.
sakārtot. Vai arī, ja kopumā, kā saka, nezināt, no kurienes tā problēma celsies, ja, tad ar mērinstrumentu jūs nomērat un ar šo terapijas ierīci jūs ierakstat autokompleksu un strādājat kopā ar aparātiem, lai sakārtotu pareizi organismu darbību un būtu veseli. Jo kas ir saslimšana? Tad, kas ir diagnoze? Diagnoze ir pastāvīgu simptomu kopums, ja? Jo ārsts nevar uzstādīt jums diagnozi, kamēr nav šie pastāvīgie konkrētie simptomi. Tāpēc bieži vien cilvēki dodas pie ārstiem, bet nesakrīt šie simptomi, līdz ar to diagnoze netiek uzstādīta un īsti, kā saka, nav teikts, ka jūs esat saslims. Kaut gan šī slimība sāka veidoties. Un to, ka ar aparātiem var ļoti labi redzēt, kad sāk veidoties šīs saslimšanas, ja, un sākt pakāpeniski sakārtot, atbalstīt ķermeni, lai tas neaizietu līdz šai pastāvīgai diagnozei. Nu, lūk, kā arī tiem, kam jau ir diagnozes, ja, tad pastāvīgi var sakārtot, regulāri strādājot ar savu ķermeni, sakārtot savu ķermeni atpakaļ, atjaunot, un nebūs šie pastāvīgie simptomi, līdz ar to ārsts jums šo diagnozi noņems nost. Ja. Un es domāju, ka ar katru gadu arvien vairāk un vairāk šādi piemēri būs, un tas, kas man tiešām sajūsmina, ir ļoti daudzie piemēri ar augsto asinsspiedienu, kad daudzi, ne tikai dzidra, bet daudz arī citi sakārto šiem aparātiem atpakaļ pareizu organismu darbību un atbrīvojās no augstā asinsspiediena. Nu, lūk, un pēc tam, protams, regulāri sevi uztur ar šiem aparātiem cikliski, lai nenonāktu atpakaļ pie saslimšanas. Ja. Tāpatās arī aritmijas ļoti daudz piemēru, kā sakārtojās, un arī nervu sistēmas sakārtojās, ja, tad tiem, kas cieši no tā miegs ļoti labi sakārtojās, kā arī fantastiski darbojas antiparstāra antena. Starp citu, gribēju varbūt pat pastāstīt, bija atvērusi telefonā vaļā, kādas ir standarta programmas. Kopā ir aptuveni 3000 ielādējums programmas Live Balance ierīcē, kas ir bez maksas, ja, ir kartoteka, ko jūs varat atrast aplikācijā uz datoru, ko uzlikt ļoti vienkārši un atrast meklētājā vajadzīgo programmu un ielādēt to ierīcē ļoti ātri caur Bluetooth, nav vajadzīgs vats, nekas, tikai, kas saka, Bluetooth funkcija telefonam. Nu, un tur jums ir aplikācija telefonā, kurā jūs varat atrast, kas jums ir nepieciešams. Un no standartā ir ielādēts 300 programmas, tad 100 ir antiparastārās, kuras uzreiz jūs varat izmantot, pat neielādējot neko citu iekšā. Ja? Un ko mēs šeit varam redzēt? Tādas programmas kā adenovīrus, ja? Ir angīna, antiseptiķis, tātad pret iekaisumu ļoti labi strādā, pret iekaisumu programmas, ja ir kaut kādi iekaisumi, ļoti labi strādā. Bakteriālās infekcijas, ja? Kā tāda grupa, ko var uzlikt aptuveni stundu 48, ja? Tad redzat, te ir tāda ilga programma. Tad ir zānu sistēmas ārstējošā tā kā programma, ja, kad 2 stundas 27, tas ir viss, kas ir, piemēram, kaut kas ir ar zānu sistēmu, ja, vai ir, piemēram, pēc slimošanām ļoti labi šādu programmu likt. Tad ir nemieris un atslābināšanās, bezmiegs, ja, sāpes pie infekcijām, tad borelioze, ja, kas ir laimes slimība izraisošā. Tad mums ir vīrusi kopējās iedarbības, vīrusi papiloma, vīrusi Epsteina Barra, aknu iekaisums, ja, gastrīts, helminti, tie saucamie tārpi, ja, herpes, un daudz un dažādi galvas sāpes, sēnes, parazīta sēnes, ja, bet, piemēram, mēs paskatāmies tālāk uz harmonizējošajām programmām, tās ir parasti tādas īsas programmas, aptuveni 15 līdz 30 minūtes. Tad mums, kas šeit ir alerģija, jā, tad mums ir aktīvā aknu funkcija, aktīvā aizsardzība. Ar citu aktīvā aizsardzība ļoti labi par elektromagnētisko starojumu, 21 minūte parasti es iesaku lietot no rīta, jūs atjaunojat savu pareizo organisma aizsardzību, jā, un tiešām jūtaties daudz enerģiskāks un labāk.
Tad, kas mums ir antivibrācija, kas ļoti labi ir tiem, kas daudz ceļo lidmašīnās, jā. Antistress, kopīgā iedarbība, antistress, miega traucējumi, apetītes regulators, jā. Tad arī ļoti bieži cilvēkiem ir nojaukts šis sāta centrs, ka viņi sajūt, ka ir sāts, jā, un viņi pārēdas. Tad līdz ar to apetītes regulācija 12 minūtes ļoti labi. Artrīts, ateroskleroze, ja, bezmiegs, zobu sāpes, ja, tad tās ir visas programmas, kas ir pieejamas iekšā jau gatavas, ja, plaušas un bronhi. Tad kas mums ir acis, jā, galvas sāpes, galvas griešanās, dermatīts, depresija, diabēts, jā, žults pūslis. Nu, tur ļoti, ļoti dažādas, kā saka, programmas, kuras var lietot. Un tas, ko Dzidra arī minēja, ka ja jums, teiksim, nav problēma, bet pirms jūs gribat pamēģināt šo programmu, jūs baidaties, ja jūs kaut ko varētu izjaukt savu organismu darbībā, tad, ja jums pareizi strādā šie orgāni, kas ir saistīti ar šo programmu, ja, tad tā frekvence vienkārši izies dabīgi cauri, un jūsu organisms ne ar ko netiks izmainīts. Viņa novibrēs ar jūsu organismu tikai tajā gadījumā, ja šis orgāns strādā nepareizi. Ja mēs runājam par antiparastāro iedarbību, ja, tad te jau mums būtu jāmin zinātnieki, kas to ir pētījuši, bet respektīvi katram mikroorganismam ir sava frekvence, kas izdalās, ja, un šo pašu frekvenci virzot uz viņiem intensīvi, viņi iet bojā. Ja, tas nozīmē to, un šī parazīta frekvences, viņas atšķirās no cilvēka dabīgajām frekvencēm, līdz ar to tas nekaitē jūsu ķermenim, bet iziet vienkārši cauri, ja tāda parazīta nav, vai arī konkrēti iedarbojas uz konkrēto parazītu, liekot viņam iet bojā. Nu, lūk. Tālāk, piemēram, mums ir tādas programmas kā atjaunojošās programmas, un tās ir tādas pavisam īsas no 3 minūtēm līdz 11 minūtēm, un šeit mums arī ir apetītes regulators. Es zinu, ka ir cilvēki, piemēram, gan veci, gan jauni, kuri ir zaudējuši apetīti, viņiem vajag uzņemt svaru, ja, tad šīs varētu palīdzēt. Tad ir, piemēram, veģetīvā nervu sistēma, vēnes, matu regulācija, ja, tiem, kam problēmas ar matiem. Tad, kas mums tāds interesants, ko varētu elpošanas sistēma. Tad mums, kas ir kūņģa darbība, ja, asinsvadu sadzīšana, tad kaulu sadzīšana, muskuļu sadzīšana, saišu sadzīšana, imūnsistēma, gremošanas sistēma, asinsrites sistēma. Nu, daudz un dažādas šīs programmas te varētu saukt, jo viņas ir 100, kas ir gatavas iekšā iebūvētas, ja, katrā segmentā, kā arī ap 3000 programmu, ko jūs varat ielādēt iekšā, ja jūs neatrodat to, kas jums interesē, jau gatavajās programmās iekšā. Nu, lūk, tā kā iespējas ar šiem aparātiem palīdzēt sev ir milzīgas, un, protams, ja mēs esam veseli un labi izskatāmies, tad mums ir vieglāk iegūt arī citas mērķus, gan naudiņu, gan labas attiecības, un es domāju, ka tas ir tas, ko visi mēs vēlamies, vai ne? Jā, jā. Jā, es domāju, ka ļoti labi, ka tu arī palasīji kādas programmas, nu, daļa vismaz, lai cilvēkam ir priekšstats, kādā veidā šo aparātu lieto, jo izlasot programmas nosaukumu, jau cilvēks zina, ko viņš var uzlikt. Un ja viņš tā kā uzliek to, kas nav vajadzīgs, kā tu minēji, tad tas viņam arī nekādu kaitējumu nenodara. Viņš tā kā, nu, ja nepalīdz, bet viņš arī neko sliktu neizdara. Tas pats arī pie tiem, nu, tās pašas mikoplazmas, nu, sāks kaut kāds klepus, cilvēks uzliek tur mikoplazmu, nepalīdz, uzliek streptokokus, incitiālo vai vīrusu vai herpi. Nu, viņš var arī likt šīs programmas, kamēr kāda no programmām nostrādā, un tā tad palīdz viņam atkal kļūt veselam. Jo uzliekot programmu, viņi neko sliktu nevar izdarīt. Tas ir tas labums. Varbūt nākošā slaidā pieminēsim vienīgo veidu, kad viņu tiešām nedrīkst lietot. Tas ir tad, kad ir pārstādīti orgāni, dzīvi orgāni, ja ir pārstādīti. Ja ir kaut kādi, piemēram, tur, nu,
metāli vai šie, tad tas netraucē. Tikai tad, ja ir pārstādīti dzīvi orgāni, jo, kā zinat, pie pārstādīšanas arī cilvēks dzer speciāli imunitāti nomācošus līdzekļus, lai nenotiktu atgrūšana. Bet šie aparāti tā kā atjauno, arī šo imunitāti atjauno, tad, protams, viņu nevar lietot, jo var notikt orgānu atgrūšana. Vēl ļoti uzmanīgi viņu lietot, ja ir sirds stimulators, tad tikai ārstu uzraudzībā. Es zinu, ka laiva balanss kontaktu nedrīkst lietot, bet laiva balanss ir atsevišķi gadījumi, ka varbūt ārstu uzraudzībā viņu arī varētu lietot. Vēl ir, protams, tāda lieta, ka ļoti uzmanīgi jālieto arī grūtniecēm, bet visiem šiem cilvēkiem var lietot to sadaļu, kas ir pret infekciju, pret parazītiem, pret parazītu izraisītājiem, jo tās ir pilnīgi citas frekvences un viņas tā kā netraucēs. Ne šo pie orgānu pārstādīšanas, ne arī pie sirds stimulātora. Nedrīkst lietot tās, kas ir harmonizējošās, atjaunojošās, tātad tās, kas cilvēka organismu tā kā noskaņo atkal atpakaļ tai kamertonī pareizajā, jo tas, tas orgāns jau ir tik tālu izmainījies, ka viņu nedrīkst vairs ar šādām ierīcēm uz viņu iedarboties. Bet tai pašā laikā pret infekciju, it sevišķi tas ir tā kā arī pie pārstādījiem orgāniem dzer šīs imunitāti nomācošās zāles, ir līdzekļus, un tad šis aparāts ļoti labi var palīdzēt pret dažādām infekcijām, piemēram, herpe vai tāpat mikoplazma vai stafilokoks vai streptokoks vai adenovīrus vai sincitiālais vīrus, daudzām dažādām infekcijām, jo imunitāte būs zema, bet ar šo aparātu tiks palīdzēts un iznīcināt šis mikroorganisms. Tajā ziņā arī šiem cilvēkiem var noderēt šāds aparāts. Protams, uzmanīgi lietojot, nelietojot programmas, kuras nedrīkst. Vairāk arī īsti ierobežojumi nav. Kā teicu, grūtniecēm, protams, ļoti uzmanīgi, pēc pieredzes, ne ar cilvēkiem, bet ar dzīvniekiem pēc pieredzes, arī tad, ja baro mazuli, tad viņš var tā kā atjaunot organismu stāvokli, atjaunot visu un pašā laikā nedaudz samazināt piena izdalīšanos, jo tā ir slodze organismam, un ja viņiem vajag palīdzēt citur, tad var samazināties šīs. Vairāk ierobežojumi viņam nav. Liekas burvju nūjiņa, bet īstenībā nav burvju nūjiņa, jo ir jāzina, kā viņu lietot, kad viņu lietot. Bet lietošana ir patīkama un viegla, jo es viņu arī lietoju un ar katru dienu redzu kaut kādu plusu savā veselībā, kas uzlabojas, jo tomēr jau pensiju gados jau daudz ir uzkrātas dažādas vainas, kuras ar šo aparātu es varu tā kā mazināt un ilgāk saglabāt arī veselību, kustēties prieku un labu garastāvokli. Tas, laikam, patreiz nezinu vairāk, ko mēs tā īsti varētu piebilst, jo mēs jau runājam ļoti ilgi. Un es domāju, gan mēs, gan cilvēki varbūt jau ir piekusuši. Un varētu rakstīt, uzdot jautājumus, un tad būtu arī vieglāk atbildēt tieši to, kas interesē cilvēku, kas viņu tā kā uzrunā, ko viņš grib noskaidrot, tieši savu vajadzību. Jā, tāpēc arī tādā kopsavilkumā par šiem aparātiem, kas ir tāds sakāms. Viņi nemaina cilvēku dabīgo biolauku, viņi nerada nekādas bīstamas atkarības, pārtraucot aparātu lietošanu, nerodas kaut kāda traucējumi veselībai vai bīstamība dzīvībai. Viņiem nav nekāda blakus parādība, kas ir tomēr tāds liels mīnus medikamentiem. Var lietot pēc vajadzības arī kaut kādos akūtos gadījumos, tur piemēram zobu sāpes noņemt vai galvas sāpes, kas varbūt neatrisinās cēloni, jo, lai strādātu ar cēloni, tur jālieto ilgāk, bet tas ir iespējams
tātad lietojot ilgāk, arī noņemt cēloni, un tad jau nebūs arī šī akūtie stāvokļi. Un, protams, arī atbrīvoties, palīdzēt sev gan rudenī, kad ir šie saaugstēšanās, gan ziemā, gan dažāds vīrusi, jo apkārt šie vīrusi un mikroorganismi ir ļoti daudz, lai varētu pret viņiem arī cīnīties, jo, piemēram, iedzerot antibiotikas, mēs nonāvējam arī savas labās baktērijas, tad ar šo aparātu mēs iedarbojamies selektīvi un strādājam tieši pret to, kas mums traucē. Un, protams, ka nav šo vecumu ierobežojumu. Katrā vecuma grupā arī ir specifiskas programmas, ko mēs vairāk lietosim maziem bērniem, ko mēs lietosim skolniekiem, ko mēs lietosim biznesmeņiem, ko lietosim sportistiem vai senioriem. Nu, tā tad ir dažādi šīs iespējas. Vajag tikai gribēt lietot viņu, un ja ir jau tā kā radusies šī saprašana un vēlēšanās pēc aparātiem, tad, protams, vajag izmantot arī šādas melnās piekdienas un atlaides, jo saņemt dāvanu par 1000 eiro vai 600 eiro, es domāju, tas ir pilnīgi kaut kas tāds nereāls, bet tas ir iespējams šajā laikā. Došu, Inga, tev vārdu. Jā, paldies, Cidri. Man liekas, ka tik izsmeļoši un daudz informācijas, vai ne? Tā kā es domāju, ka tie, kas klausās, noteikti paliek arvien skaidrāk un skaidrāk. Tā kā, ja jūtat, ka paliek skaidrāk, ieliekat īkšķīti vai desmitnieku komentāros, tad mēs zināsim, ka mums ir izdevies to informāciju aiznest līdz jums. Jo tiešām ir tā, ka šeit ir arī mūsu kontakta informācija. Mēs par aparātiem esam sajūsmā, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc joprojām mēs izdejam šajos webināros un stāstam par to, jo katru reizi, kad cilvēks atnāk pie mums un saka, ak, Dievs, atradu vecu video tur YouTube vai kā, un pat nezināju, vai jūs darbojaties vai nē, un uzvanu un ir priecīgs, ka jā, ka var šo informāciju saņemt un var aparātus iegādāties, un viņiem tiek viss izskaidrots. Un tagad tiek viss izskaidrots, un parasti tas ir aizņem, kā saka, 2-3 stundas, jo tur tik daudz tās informācijas, tad šādu webināru noskatoties, man liekas, ka vismaz pusi samazinās laiks skaidrojot klātienē, un cilvēks jau daudz informētāks un vairāk ir šī izpratne. Un parasti, jā, šie cilvēki, šie klienti saka, nu kāpēc jūs tik maz par to stāstat? Nu, tik daudz informācijas ir varbūt krievu valodā, bet nav latviešu valodā, nu stāstiet vairāk. Un tas kaut kā tā motivē un iedvesmo iet un atkal par to pastāstīt, parunāt. Kaut gan liekas jau tik daudz stāstīts, jā, bet acīm redzot jau grūti jau tos cilvēkus tā ātri sasniegt. Jo katru video jau noskatās noteikts apjoms cilvēku, kuram tajā brīdī norizanē, un tāpēc, jā, ik pa laikam iznākam, pastāstam, padalamies, un, kā jūs redzat, kompānija ir ļoti jauna, aptuveni 6-7 gadi. Pat biorezonanses tehnoloģija ir pētīta vairāk nekā 100 gadus, jā, medicīnā mērinstrumenti biorezonanses tiek izmantot vairāk nekā 25 gadus, bet tieši tādiem vienkāršiem cilvēkiem mājās lietošanai, lai palīdzētu sev, šie aparāti ir tikai pēdējos 6-7 gadus, un kompānija ir ļoti, ļoti inovatīva, kas man patīk, un visu laiku strādā pie kaut kā jauna uzlabojumiem, tā kā nebūs garlaicīgi, visu laiku būs kaut kas foršs jauns klāt. Piemēram, ir tāda milzīga sadaļa kā psihosomātika, kas ir nākusi klāt mērinstrumentā, kur var strādāt tieši ar šiem psihosomātiskajām lietām, ar fobijām, ar veģetīvām distonijām, un kā mēs ar Dzidru ar savu laiku esam stāstījuši, kad veģetīva distonija ir viena no tādām grūtākajām lietām, ko risināt, tieši tāpēc, ka nervu sistēma ir un hormonāla sistēma, viņas ir tik ļoti jūtīgas, ka ar viņām ir jāstrādā ļoti akurāti, ļoti ilgtermiņā, bet tas viss ir iespējams saregulēt atpakaļ, jo aparāts ir tik gudrs, jā. Un palīdz, viņš zina, kā jāstrādā organismam, viņš visu laiku viņam māca atpakaļ pareizi darboties, jo mēs neviens nesam pasargāti no stresiem, no situācijām dzīvē. Svarīgi, ka mēs zinām instrumentus, ar kuriem sev un saviem mīļajiem palīdzēt.
Un kā šeit var arī redzēt, kad ir dažādi aparāti, kad ir Life Water, kas ir ļoti labs priekš alternatīvu kvalitīvam ūdenim, un būs arī ekonomija ilgtermiņā, jo skaidrs, ka kā es saku, tās visas lietas, ja mēs pirktu atsevišķi un katru mēnesi, tad tas izmaksā noteikti daudz, bet ja mums ir aparāts, mēs viņu varam lietot entos gadus un arī ne tikai uzlabot savu dzīves kvalitāti, bet arī iekonomēt. Mums ir Life Air, jā, Life Air, kas ir tieši istabas vai automašīnas vai darba telpas gaisa kvalitātes uzlabošana, gan antiparstāra iedarbība, gan gaisa uzlabošanas iedarbība. Ir sevišķi alerģiskiem cilvēkiem ļoti svarīgi un bērniņiem. Live beauty, ko es arī rādīju, jā, tad tieši ārējais izskats, muskuļi, viss ķermenis, ne tikai seja, bet visam ķermenim var lietot. Jaunākais mērinstruments, Life Expert 3, jā, ļoti unikāls instruments, mega daudz informācijas iekšā, ar kuru jūs varat strādāt. Kā saka, gan tieši, gan netieši, atkarībā no tā, kāda ir tā jūsu vēlēšanās. Un Life Balance Contact un Life Balance terapijas ierīce, par kuras arī rādīju. Šī ir pirmā versija ar podziņām, kurai ielāda programma noteikti caur vādu, bet šeit ir jau nākamā versija, kur var gan caur vādu, ja ļoti gribas, jā, vai ja nemāk Bluetooth izmantot, nav telefonā Bluetooth, jā, ar kāds vecs modelis, jā, vai ar Bluetooth opciju var telefonu visu ielādēt. Nu, lūk, tā kā lietošana ļoti ātra un efektīva, jā, tad 1 minūte tikai tests ar jauno aparātu mazāk, un aptuveni 1 minūte ielādēt ierīcē autokompleksu, vai arī jūs palaižat no ierīces, jūs varat palaist jebkuru programmu arī pāris sekundēs, nav sarežģīti. Nu, lūk, jā. Tāda informācija šodien, lieliska Black Friday akcija, pēc vienu Life Balance, otru iegūsti pa brīvu, jā, vai arī mērinstrumentu, un vēl aparātu citu var iegūt pa brīvu, tā kā droši, ja kādam ir interese, droši prasiet, milzīga līdzekļu ekonomija, superīgs bonus, superīga akcija, tieši pirms svētkiem, un jā, es domāju, ka tas iegūms ir vienkārši neatsverams. Jā, Dzidra, varbūt tu kādu vārdu, un tad mēs varam beigt. Jā, nu, pāris vārdus pirms beigšanas, jā, jo es domāju, ja cilvēks saprata apmēram to, kam šie aparāti ir domāti un ko to var darīt visu. Un ja ir tiešām šī vēlēšanās, ja cilvēks ir apzinās, jo, nu, pieaudzis cilvēks pats apzinās, ko viņš var izdarīt un kas viņam bija vajadzīgs un kas viņam patīk, tad šī melnās piekdienas akcija vēl darbojas līdz pirmdienai, ieskaitot pirmdienu, un būtu labi, ja cilvēki, kas tiešām to grib, saņemtu dāvanā šo lielo dāvanu, ko var izmantot gan sev, gan arī varbūt pasniedzot ļoti labu dāvanu Ziemassvētkos, kur cilvēki domās ārpēc man dāvana pa 600 eiro vai pa 1000, bet jūs viņu būsiet saņēmis varbūt pa brīvu līdzi, tā kā iegādājaties aparātus sev. Jā, es domāju, ka vairāk arī nav pat reiz nekas piebilstams. Domāju, mēs iziesim vēl kādreiz arī šādos webināros un pastāstīsim vēl kāds gadījums, jo ko stāstīt ir ļoti daudz un informācijas ir ļoti daudz, bet no tā nav jābaidās, jo viņi var lietot arī pilnīgi bez nekādas šīs lielās informācijas, vienkārši paņemot aparātu, izlasot programmu, nu, mēs arī tā kā palīdzēsim, pateiksim, kā apmēram viņu lietot, un pēc tam cilvēks jau pats ikdienā pamazām sapratīs, kuru programmu vairāk, kuru mazāk viņam vajag. Es domāju, ka šodien arī ar šo informāciju beigsim un gaidīsim, ka mūs sāks rakstīt, lai varētu atbildēt uz jautājumiem vispirms, un tad jau arī runāt tālāk. Jā. Paldies visiem, kas mūs skatījās, ja skatīsies, tā kā
Tiekamies citos webināros vai arī tikšanās klātienē vai online. Jā, starp citu, mēs arī varam tikties online, ja neatrodas cilvēks Latvijā. Jā, droši var tikties arī online un visu var izstāstīt, izskaidrot. Jā, labi, Tā.